Varbūt mēs kaut kādu Pa vidu, tad tagad nāks otrais pansolies, jā? Tagad nāk pieciedājums. Tagad nāk pieciedājums. Bija vienreiz, otrais, un tad pieciedājums. Varbūt arpēģijas var. Vai jau tas var? Pieciedājums, jā? Nē, tajā pantā šito. Pieciedājumā var. Nu, es saprotu ritmu paspēju. Tā, kurš tas ir? Tas ir la bemol, jā? Tas ir sol. Bet viņš augstāk. Un bieži vaicām, kad tev mums mājas pašiem būs, kad godīgā būs tautai varam, kad latvieši reiz brīvi kļūs, dēls ticīm neapkaltam bruģim, kam koka nami blakus stāv, lai tevi svētī gaismas stāvī un meitene ar ziediem māj, lai tevi svētī gaismas stāvī un meitene ar ziediem māj. Un te kāds apspēle kaut kādā. Un te es, tad es darīšu tā. Tad es te... Var nodzēt tā, ne? Bet vēl nav, to naudu ir nosūties. Guns man šodien zvanīja, vēl no rīta viņi nebija vēl to sarunājuši. Nu, katrā gadījumā es tepat dzīvoju, nekas traks nav. Jā, ne, nu viņam nepiešķāk tur, jā. Es taču to arī pazīstu, es viņu pazīstu, es Maskavas rajona kultūras tamā strādēju, un viņi bija pie... Jau iet.
slēdz ārā. Vēl viens dziesma. Vēl viena. Laiks, Nu? minūtes, 7, jā. Pasaciņ, jā. Paiet bišķi, tad izēt. Jā, paiet. Acis drusīt tāds, priecīgāks. Dzīvi tomēr ir šaista. Skolotājs, ko var teikt? Diezgan vārgi. Tas ir vārgi. Stipri vārgi, puikas. Lai skolotājs saprot, ka savu galvu tikai augstu dziesmu. Oh,
pie šī te mikrofona Rīgas turisma informācijas koordinācijas centra direktori Sandru Inkenu. Aplausi! 3. marts 2007. gads. 2004 no rīta. Pārplūdusies Lietne. Tad aizsals ūdensvads. Tādā stāvoklī ir trubas. Elektrības nav, elektrība no man dzīvokļa tik. Šo 2006. Jā. Varētu tā būt. Tas bija pagrabstāsts, bet tas nebija skolas pagrabstāsts. Pilnīgi noteikti, tā bija klondēka, manuprāt. Tas bija fiskultūras zālē, toreiz, tur augšējais stāvs. Jā. Un tu atceries kāds, kad tu viņam mācīja? Viņš, manuprāt, lūdzu, lai es viņam iemācu Brāina Ādams dziesmu, es joprojām atceros. Klaudīs, vai šeit varētu būt arī kādu no maniem klases biedriem? Dārgie draugi, esiet visi mīļi sveicināti mūsu skolas 90. jubilejā. Esiet sveicināti visi, kas mūsu skolā ir mācījušies un visi, kas mūsu skolā ir mācījuši. Esiet sveicināti visi tie, kur otro vidusskolu sauc par savējo. Mēs bieži sakām, nebija vaļas, nav laika, un tā gadi iet. Ir atkal skolas kļavas zaļas un kasteņas pār žogu zied. Tāpat sauc bērnus klasē zvani, kur kādreiz rādni gāju es.